Namaste! Šodien es gribēju parunāt ar jums par latviešu tautas tradīcijām un simboliku un dabu. Un kādā kontekstā? Nesen es runāju ar vienu cilvēku, kurš uzsvēra, ka viņš atbalsta latviešu tautas tradīcijas un cita kā neatzīst citas. Un jā, tas viss ir, protams, vieta tām būt. Un pēc šīs sarunas sāk nākt informācija ar skaidrojumu, kā tad tas izskatās jau bišķi savādāk un kādā veidā. Un kas ir arī saistīts savā veidā ar latviešu karmu kā tādu. Tas arī nav varbūt tikai latviešu, tas arī ar slāvu un vispār ar visām tautām, kas ciena savas tradīcijas. Un šeit ir viss pareizi. Un tātad stāsts ir par to, tātad senči ar mums runāja caur tradīcijām, caur simboliem, caur dabu. Un ja jūs tā iedomāsieties, cik tam ir ļoti milzīga enerģija, ja mēs runājam par tradīcijām, kad tiek taisīti rituāli saulgriežiem, jā, tie ziemas saulstāvi vai pavasars saulstāvi, tas ir kāds spēks, ja mēs ejam pie ozola, kas tiek daudzināts ar savu spēku un lielo enerģētisko iedarbību uz cilvēku. Kāds spēks ir simbolikai, ja mēs šeit runājam, piemēram, par laimes slotiņu vai par jūmi. Un to mēs visu tā kā ļoti nosakam, ka tā ir latviešu tradīcija. Un tieši tāpat to arī uzskata slāvi, arī tā ir viņu tradīcija. Un viņi arī svin tieši tos pašus svētkus, ko mums. Protams, viņi nosaucās savādāk, jo tā ir cita valoda. Tieši tāpat arī vācieši, germāņi, arī tā grupa, viņiem ir tieši tādas pašas tradīcijas kā mums, kuras tiek daudzinātas un ikdienā pielietotas, varētu teikt, un arī viņiem ir šī simbolika, kas ir arī viņu rakstos. Un, protams, tautas tērpos katram mums ir savādāk tautas tērpi, bet viņos ir arī šī simbolika. Un kur ir āķis? Āķis ir tanī, kad bija laiks, kā lai saka, kad visums, Dievs, šīs tradīcijas, šo simboliku, šo dabas uztveri izkaisīja kā zvaigznes debesīs, ar nodomu, lai pēc 1000 gadiem viņi saglabātos. Jo, ja mēs to dotu vienai tautai, šo simboliku kā tādu, tad bija vislielākā varbūtība, ka 1000 gadus viņa neizturēs, viņa tiks aizmirsta. Un Dievs pieņēma lēmumu šo simboliku, lai viņa kalpotu cilvēkam 1000 gadus, izbārstīt kā zvaigznes debesīs. Piemēram, ja mēs skatāmies, ka tas būtu lielais lācis, kas ir sadalīts daudzās zvaigznītēs. Un līdz ar to šī enerģija, kas tā kā ir vienkops, viņa tika sadalīta. Un, protams, pateicoties tam dažādiem cilvēkiem iekš tautas, šīs tradīcijas tika saglabātas, pārnestas no ģimenes ģimenē un tika lolots, un viņas saglabājās. Bet šis laiks ir par to, ka tam ir visam jāapvienojās, un šeit ir liela daļa, ko es ļoti jūtu, lasot jau, tas ir no lasīšanas, jau enerģētiskā lauka, kas ir arī latviešu tautai, ka viņa ir tā, kas to saglabā. Viņai ir tāds patos, savs ego, kas iziet jau no nācijas, no Latvija, jau no tāda, kā var teikt, latviešu egregora, ja, ka tas ir viņi, kas viņu saglabā. Ja tāpat jūs runāsiet ar slāviem, tad arī viņi uzsvērs, ka tas ir tā ir viņu simbolika, un viņu pielieto, ko mēs ļoti labi zinām arī par ugunskrustu. Viņš Vācijā arī ir gan mājās gravēts, gan arī pie
pie aizliegtā simbolikas, ja? Viņš ir arī sastopams Indijā. Un, ja šie tradīciju glabātāji iziet no tā, kad viņi ir unikāli tauta, tikai viņi saglabā. Viņi no šīs enerģijas dabūna 10%. Ja? Mēs taisam rituālus. Es nerunāju par latviešanu, es runāju jau par kopumu, ka šīs tradīcijas nes tālāk no paudze paudzē. Mēs saņemam, kā šobrīd arī rāda, tie kaut kādi 10–15% no tā. Bet līdz šai dienai tas viss bija, kā es teicu, Dieva nodoms bija, lai mēs to saglabātu 1000 gadus priekšu. Un šobrīd, ja mēs taisam rituālus, ja mēs runājam par latviešu tautas tradīcijām, tad ir jāsaprot tāda maza nianse, ka tā ir, kā lai saka, tā ir pasaules simbola valoda, kas ar mums runā. Tā ir tradīcija, pasaules tradīcija. Tas ir visuma kods, un tad, ja jūs skatīsieties caur šo kā visuma kodu, jūs arī varēsiet ieraudzīt, kā es teicu, lielajā lācī, lielo lāci kā zvaigznāju, kur spēks ir tieši zvaigznāja. Katrā no zvaigznēm viņas veido lielo lāci. Jo, ja jūs paskatīsieties mazāk kontekstiņā, viņa būs vienkārši zvaigzne, vai tur 3 zvaigznes, bet ja jūs skatīsieties daudz plašākā apmērā, tad jūs ieraudzīsiet lielo lāci. Un šeit vēstījums ir tāds, ja mēs skatīsimies uz latviešu tradīcijām kā vienu no zvaigznēm lielajā lācī, tad mums ir iespēja savienoties ar 100% jau šī simbola, šīs tradīcijas enerģiju, kas ir pilnīgi savādākā līmenī. Ja mēs saprotam, ka ziemas saustāvjus svin ne tikai Latvija, bet tā ir visas tās tautas, kurās tika Dievs šo zvaigzni iesēja, tad šī enerģija būs daudz savādāka. Un tad ir tas, kad mēs iededzinām tādu kā zvaigzni Latvijā, par Latviju. Mēs iededzinām viņu slāvu tautās, germāņu tautās, jo arī viņi svin šīs tradīcijas. Un tad mēs saprotam, ka mēs esam vieni no glabātājiem, šīs tradīcijas glabātājiem. Mēs neesam galvenie, kas viņas glabā. Nav tas tā, ka tikai baltu tautas to nes, un mēs tā kā nesam tie paši lēči, kas arī to dara. Ja mēs noņemam šo latviešu savu veidu ego daļu, kas bija, kā es teicu, līdz šim vajadzīga jebkurai no tautai, kas šīs tradīcijas saglabāja, tad šobrīd, ja mēs sevī atveram tās durvis, kur mēs saprotam, ka mēs esam vieni no glabātājiem, kas esam saglabājuši šo kultūru, šo tradīciju, šo parašu, šo simbolu, tad mums atverās pilnīgi jauna enerģija, un tas jau ir pilnīgi jauns līmenis. Tas ir kā man paralēli atnāca par laimes slotiņu, ja mēs viņu zīmējam un atšifrējums, ko nozīmē katra līnija, tas tādā šeit un tagad kontekstā par cilvēku, kas būs meistarklase, kur mēs varēsim to izzīmēt. Tad jūs sapratīsiet šīs enerģijas apjomu un kā šī enerģija strādā pilnīgi jaunā jau kvalitātē. Tā jau ir kvantu enerģija, un mēs viņu ieslēdzam tāpat kā jebkuru tradīciju, kā parašu. Ja mēs ieslēdzam no skatpunkta, kad mēs esam vieni no glabātājiem, tad šai enerģijai mēs varam pieiet uz visiem 100%. Ja mēs paliekam pie tā īpašā latviešu tradīcijas, kas ir, un uztveram, ka tās ir latviešu tradīcijas, ko mēs kultivējam, un mēs tikai ejam pie šī, tad šī laikā jūs saņemsiet no tā 10%.
Tā kā šeit ir tāda ļoti liela arī iziešana, ko ļoti daudz, ko es arī ļoti daudz lasu laukā, kur cilvēki ir ļoti apzināti, ļoti iet garīgo ceļu, bet viņi ļoti tā kā tendētu šo latvisko ziņu izziņu, tad tas ir tā kā ļoti liels darbs atstāt tieši to, jo ir jāsaprot, kad bija laiks, kad mums bija jāsaglabā kā latviešiem šīs tradīcijas, kā jebkuram, kā vācieši saglabāja. Vāciešiem ir izdots ļoti daudz, vairākas ļoti fantastiskas grāmatas par kokiem un viņu enerģijām, par arī, kas ir arī latviešiem tieši tāpat par augiem, par augu nozīmi, kas ir izdalīts tāpat kā ir slāviem. Un tieši šis, un tad, kad jūs tā kā savā sirds centrā to saprotiet, kad jūs esiet vieni no glabātājiem, un ja šo apzinās ar vien lielāks skaits šeit Latvijā, šodien runāju no rīta ar Altaju, ar dziednieci no Altaju, mēs šo pārunājām, un arī tā informācijas pārunājām, cik tas, un tad saslēdzas šis lielais lācis jau ar pilnīgi jaunu enerģiju, ar pilnīgi lielu spāru. Jo es teicu, jo līdz šim, ja arī cilvēks nevarēja šīs enerģijas spēku, viņš nevarēja pieņemt, un viņa bija jāsadala. Un šobrīd ir par to, lai spēks atgrieztos vienotībā, lai spēks atgrieztos lielajā lācī, un tad jau mēs katrs un arī jau tauta dabūtu daudz lielāku spēku, un te ir arī viens no latviešu karmas uzdevumiem – atgriezties pie visuma, atgriezties pie tā spēka un godāt to, ka viņi ir bijuši vieni no glabātājiem, bet tagad ir atnācis laiks atgriezties visiem glabātājiem, atgriezties, tā metaforiski pie lielā lāča, lai varētu apvienoties šai spēkā un šo spēku jau laista pilnīgi citā spēkā, tā muļķīgi skan laikam. Bet te jūs iedomājaties, kad jūs taisiet rituālu, piemēram, ziemas austāviem, un ka tas nav rituāls tikai kaut kādā konkrētā Latvijas vietā, bet jūs saprotiet, ka tieši šādu rituālu arī taisa slāvu tautas, tādu rituālu arī taisa germāņu tautas, tad jūs veidojiet to zaru, jūs veidojiet šo fantastisko kodolu, kas iet gaismīgi no vienas gaismīs pie nākamās. Iedomājieties karti, un ka tādā dienā jūs iededziniet ar savu uguni, ar savu rituālu, jūs iededziniet 1000 vēl citas uguns Latvijā un 1000 vēl citas uguns pasaulē, kā saka, jūs aiciniet pie savas uguns ildīties visus šī pārašu un tradīciju glabātājus, kas ir pa visu pasauli izkaisīti, un pienācis laiks apvienoties visiem, katram pie sava ugunskurs un dot vietu. Un lielākā laikam šī saprast tā ir, kad es esmu viens no glabātājiem, bet es neesmu tas galvenais glabātājs. Un tā nav tikai latviešu tradīcija. Tā jau ir, tas jau ir, kad mēs varam kā zivtiņas peldēt piemājas dīķī, bet mēs varam peldēt visuma okeānā un smeltēs jau enerģija no visuma okeāna, kas būs pilnīgi savādāk, vai mēs skatāmies zvaigžņotās debesīs, mēs varam būt viena zvaigzne, bet mēs varam pārstāvēt lielo lāci, vai mēs varam pārstāvēt jebkuru no lielajiem zvaigznājiem, un tad jūs saprotiet, ka tā enerģija ienāk jūsos jau ar pilnīgi citu spāru, un jūs jau iededziniet apzinātībā 1000 jaunu zvaigžņu debesīs un 1000 ugunskuru šeit uz zemes, kas ir savienoti vienā schēmā, tieši tāpat kā ir savienoti koki, ozoli, kad ir ozols savienots Latvijā un ozols savienots Vācijā, ka viņas iziet par zemi no ozola, no koka pie koka, tā arī tradīcijas, ja mēs saprotam, ka mēs esam vieni no glabātājiem.
Iedomājieties, kāds spēks tad ir tradīcijai, ko mēs lojam, ko mēs tagad nāk ziemas austāvi, kā tad iedegās tā uguns un kas tas ir par spēku, un kad zīmes, simboli sāk pakoties, kā mans pieminētais laimes lotiņi pakojās vaļā ar to, kas ir šobrīd cilvēkam ļoti vajadzīgs, un tas ir tāds ļoti arī laimes simbols, ko mēs šodien arī ar Altai stāstīja par to, kā viņa atpakojās un kā arī to viņa redzēja. Ja, tas ir viens no tādiem ļoti, kā lai saka, pamatam cilvēkam par šodienu ir tieši laimes lotiņa, jo pārējie viņi nāks, es saprotu, viņi pakosies, man ar katrs nākamais pakosies vaļā, kopš atpakošu pirmo. Un tad atļaujiet, izsakiet nodomu sevi, kad jūs izsakiet nodomu, kad jūs pieņemiet, ka jūs esat viens no glabātājiem, tradīciju, pārašu, simbolu, stāstiem par dabu, saziņai ar dabu. Un jau tādā momentā sajūtiet, kā ienāk jūsu spēks, kā ienāk spēks, kas aizstāv aiz šī, kā savienojas lielais lācis pa visu pasauli, gan debesīs, gan virs zemes. Pateicībā. Lai jums jauka diena!